Tā, esam Ilvenā kviešu laukā. Ziemas kviešu, protams. Miglotai pēdas šeit, gar māli ir braukts vismaz 3 reizes. Tieši ir uz miglotāju pēdām. Te 2 reizes ar kasu un herbicīds. Kā šīm pēdām 3 reizes braukts. Viņas man likas pēdējā reize arī mums vienam. Nedaudz ir mazāks. Kā tas virza, laikam, būs palikusi, kā, nezinu, es domāju, tā ietekme nav liela virza. Šis lauks, daudz tīrāks ir. Sēt, kvieši ir tāpatām 10.15. septembris kaut kur tajā laika posmā. Interesanti, ka viens zemes, viens brauciens ir nedaudz tumšāks. Kāpēc tā? Vajadzēs kaut ko parakt, laikam, nevarētu saprast. Rudenī, un te arī miglotāju pēdas, var jau redzēt, kad ir, bet ietekme nav liela. Tā kā būtu nedaudz biezāk, man liekas. Tas lauks diezgan vienmērīgs, tai otrā galā ir arī pārliek mitrs, tā kā izslīts vispār, iznīkuši. Šeit arī miglotājs. Vīds daļā arī ir tā kā apcirts no pārliek liela ūdens daudz. Tieši tādi. Pagājuši gadu bija no ziemas raps. Rudenī nevienu herbicīdu neuzmigloja. Iepriekšējā gadā jau rudenī uzmigloja, bet pagājuši gadu nesanāca, jo baigas lapjais sākās. Tad nevarēja beigās vairāk. Šeit var redzēt vairāk miglotāju ietekmi, tāpēc kā tikpat netāli arī ūdens peļķi stāvējas. Tā. Tāds ir ar Mzūrī sētais sējums. Vēl jāizbrauc uz Rudziem. Tos vēl var nofilmēt, kāda ir Rudzi.